varbūt tīri kalpi nebūtu, bet kaut kādi vagarini būtu bijuši. Nē, bet tas jau uz beigām. Leģions jau bija pēc Staļiņgradas, oficiāli dibināts. Bet leģionārs jau balstījās uz brīvprātīgiem, jūs jau bijāt iesaukti. Iesaukti, jā. Bija pamatā kā Silgailis vai Kieva brīvprātīgi, bet viņi jau nebija provācijas, viņi gribēja saglabāt. Viņi negribēja, lai latvieši izsūta pa Wehrmachta daļām, lai kopā cīnās. Nu kā tad, jā. Kā bija, teiksim, tā vispārīgi, tā leģionā jau nemaz tik viegli tomēr atlasīt tāds, kareivīgākos tomēr. Citi, kas negribēja karot nemaz, tad, viņus sūtīja kaut kur, bija viena daļa, kas negribēja kaut kā, un otrs, cik es atceros, kad mūs iesauca, tur bija pēc auguma, kas bija mazāki par 1,65 m, tos leģionā nemaz neņēma. Tur bija, tā kā saka, gandrīz kā viens. Labi, es atrauju to no konteksta, tas būs arī viens no momentiem. Mēs tad baigi neoficēt, tu Janču tā pagaidi. Teiksim, es leģionā, vai es gribēju iet leģionā karot, ne pa ko. Es biju tādā laikā vecā Ulmana laikos audzināts. Lai mēs bijām liela ģimene, mēs bijām 6 brāļi, un viena māsa tikai bija, 7 bērni tēvam bija. Un zemīte maza, kā jau Latgalē bija. Brāļi braukāja peļņā pa vasaru, mēs mazākie bijām, 3 brāļi jau, 3 brāļi bija Latvijas armijā jau izdienējuši. Stop, Anton, tas jau sākam? Jā, 3 brāļi bija. Viens bija Daugavpilī dienējis Jātniekos, vecākais, otri 2 bija Rīgas artilērijas pulkā, tepat Rīgā, Krusta kazarmēs dienēja, un 4. bija jau iesaukts pēdējā iesaukumā 40. gadā. Latvijas armijā, Jānis bija. Cik brāļi? Mēs bijām 6 brāļi. 6 brāļi. 3 bija vecāki, un tam mums pēc 9 gadiem mēs vēl 3 bijām jaunākie. Tā bija. Un 4. brālis bija Rezeknē 9. kainieku pulkā Latvijas armijā iesaukts 1. martā 40. gadā. Un tā viņš bija, cik man zināms, Litenes nometnē bija, un pēc tam karš, kad iesākās, pazuda, domām, kā aizgājis bojā, viss, bet izrādās kaut kā toreiz jau šāva un sūtīja uz Krieviju, un viņš bija ticis tomēr ar sarkano armiju tur. Kāda viņam pakāpe bija? Vienkārši karavīrs. Nepaspēja, 1. martā iesauca 40. gadā, un pēc gada karš sākās. Un beigās es pēc kara meklējos, es satiku vienu pazīstamu, kas bija atgriezies no sarkanās armijas. Turpat kopā ar brāli tak skolā gājis, un viss tāds Smilga Jānis. Viņš prasa, kas ir zināms pa brāli. Es teiktu, neko mēs nezinām, kad es atgriezos jau no lāgera. Viņš teica, uzrakstīja uz Maskavu, uz aizsardzības ministriju. Es uzrakstīju tur, atsūta, ka nekādos sarakstos nav manāms. Ne kritušos, ne ievainotos, ne bezvēsts pazudušos, es domāju, nav. Pēc tam es atkal viņu satiku, to Jāni Smilgu. Viņš ir, ko viņi multi no Maskavas. Tie 42. gadā mītins bija pie Starai Rusas, es ar viņu sarunājos. Pazīstami kopā skolā gāja. Pēc tam viņš saka, man aizsūtīja partizānos. Es nezinu viņa likteni. Un tad beigās es tomēr atradu, ka viņš 44. gadā, atkal otrais, viņš pats no sevim uzrakstīja atsauksmi, kaut bija saticies tur pie Starai Rusas. Es jau nezināju tās daļas, viss. Un tad atsūtīja no Maskavas, ka viņš 44. gadā, 24. decembrī, 44. gadā, jau Kurzemē fronte bija, pazudis bez vēsts. Es domāju, nevar būt, man neticējās. Tomēr Kurzemē fronte bija mūsu teritorija atbrīvota, vai tad viņš nebūtu atsūtījis kādu zīmīti. Un tā es rakstīju uz centrālo Krievijas arhīvu uz Padoļsku. Tad no turienes man atsūtīja gan 44. gadā,
24. decembrī kritis pie Sarajevas Rusas. 42. gadā 44. pie Starējas Rusas. Jā, atsūtīja, ka viņš ir kritis, pazudis bez vēstures sajauts, jā. Un tad, kad es rakstīju uz arhīvu, tad atsūtīja toč 42. gadā, 24. decembrī, viņš ir kritis pie Starējas Rusas. Jā, tas ir tas Ramuševs koridors. Jā. Un tad ieteica man griezties uz Starējas Rusas kara komisariātu, es tur nosūtīju. Jā, viņi atsūta, ka bija kritušie tādā sāģā tur apglabāti, bet pēc mūsu ziņām tāds uzvārds neskaitās atkal. Un tā es otrais vēl rakstīju, tad tomēr atsūtīja, ka viņš ir apglabāts, bet pēc kara pārāk glabāti 43. divīzijā latviešiem pie krieviem bija kopējā divīzijas kapos. Tad mēs bijām ar vecākā brāļa dēliem aizbraukuši, ar padomu laiki bija uz 8. maiju, bijām aizbraukuši. Atradām, jā. Un 2 vietās pat bija uzrakstīts. Nu, tikai uzvārds, iniciāli, kā saka, jā. Varētu tad nedaudz par pirms Krievi ienāca, nu, tāds mums tas laiks, ja, tas brāļu liktenis, un pirms mēs ķeramies pie jums. Jā. Es izstāstīšu. Tas bija 40. gads, kad Krievi ienāca. Jā, kādas domas? Jā, 40. gads bija. Es pēc skolas, pēc 6-klasīgās pamatskolas mācījos lopkopības skolā. Toreiz bija tāda lopkopības pāraugi skaitījās. Man patikās, kas saka, lopkopība, un tur nebija jāmaksā par skolu, skolas nauda nekas, mums tur bija sava saimniecība. Un, kas saka, praktiskās apmācības, tur bija lopi, tur bija govis, nu kā jau viss. Un tā es pa vasaru, pa brīvlaiku, man vecākais brālis, Pēteris, viņš jau 16 gadu kā miris, viņš no mežu departamenta uz savu roku ņēma meliorācijas grāvas rakšanu. No valsts, no mežu departamenta. Pie uzņēmējiem tur viņi maz maksāja. 50 centimu stundā, 10 stundas bija 5 lati nopelnīja, tad laikā jau ar naudu nebija. Bet šitā no mežu departamenta brālis iepazinās, ņēma paču sevi, un tur varēja, cik tu izstrādāji, cik nopelnīja viss tavs. Tur varēja 6, 7 līdz 8 lati nopelnīt. Nu, man jau bija 40. gadā, vēl 18 nebija, jā. Jūs 23. gadā? Es 22. dzimis. Novembrī, 20. novembrī es dzimis. Jā, un mēs strādājām Mazsalacā, Mazsalacas netālu no Igaunijas robežas, mežniecībā. Un tieši pie saimnieces, kur mēs bijām uz dzīvokli, saimniecei vīrs bija miris, viņai 3 meitas bija, radio bija. Un tad mēs klausījāmies, saimniece mūs pasauca, klausījāmies Ulmana pēdējo runu. Tas bija trešdien, cik es atceros. Un svētdien mēs ar velosipēdiem aizbraucam 15 km uz Mazsalacu, iepirkties produktus. Un iegājām tur ēdnīcā, paēdām pusdienas. Tagad skatāmies uz visiem stūriem. Uzlīmies, ja jūs varbūt bijat Mazsalacā, es nezinu, kas tur kalns, tad aleja, liepa aleja bija, kad metri varbūt 300 līdz tam parkam, un tur tāds kalns bija, vai zilais, vai kas bija. Un visur uzrakstīts, ziniet, bolševiku partijas kaut kāds mītiņš. Nu, tur viens otrs aizgāja, bet man kaut kāda tāda iedvesma bija. Es domāju, kā es tikšu pie bolševikiem, no kurienes man tas bija tāds galvā. Domāju, no turienes es netikšu ārā bolševiki. Es domāju, kas tie pa bolševikiem. Tādus mēs nezinām, jo es tagad gāju pamatskolā un lopkopības skolā. Mēs bijām audzināti un mājās ar. Man vecāki bija un vecvecāki visi, kā saka, katoļticīgi un ticēja un viss, un mēs audzināti tādi bijām no mazām dienām, godīgi.
Un, nu labi, neizbraucam viss. Tagad pārējie, mēs 6 gabali bijām, tur brālēni 2 bija un vēl tur 6 gabali mēs strādājām. Rudenī man bija jābrauc atkal uz lopkopības skolu, es agrāk braucu mājās, šie vēl palikās tur nobeigt to darbu. Tagad es izkāpu no vilciena Ludzā. Autobus toreiz arī jau gāja, liels autobus Luza Dagda. Es tagad izkāpu no vilciena pie autobusa, līdz autobusam vēl tur kādu pusstundu vairāk bija jāgaida. Satieku no mūsu tur ciematina, no miestiņa veikalu turēja, privāto veikalu, tādu Ozoliņu. Satieku to sievieti, viņa saka, kur tu? Es saku, brauc mājās. Es saku, man vēl jāizskrien uz veikalu kaut ko vecākiem nopirkt. Ciema kukuli kaut ko nopirkt. Jā, tēvam paparosas varbūt nopirkt, es nepiepēju. Viņa teica, ko tu skriesi uz veikalu, palīdz man pakas, un viņi sapirkuši pakas, saka, atnest uz autobusu. Man tak veikals ir, saka, man no veikala vēl tur no miestina 2 kilometri bija jāiet kājām. Man tak veikalā viss kaut kas ir, es tev, pazīstam bija. Nu labi, es viņai palīdzēju tās pakas, ko viņi tur sapirkuši autobusā, atbraucam līdz miestiņam, palīdzēju uz veikalu viņai aiznest, paņēmu, kas man vajadzīgs bija, ko es varēju tur vecākiem ciema kukuli. Tagad pretī baznīca, un netālu no baznīcas mācītāja māja bija. Un tur mācītāja māja jau komjaunieši bija. Es nezināju, kas tie tādi komjaunieši. Jā. Tagad salasījušies tie tumši jau, nu rudenī jau septembra beigās, oktobrī. Tur viņa tā bļāva, ko viņa tur darīja, es nezinu. Es prasu tai Ozoliņa kundzei, es saku, kas tur tāds notiek? Viņa saka, komsomolci, tā viņa teica, krieviski. Es saku, kas tie tādi? Viņa sapulca tur bļaustīšanās, kas tur ir. Un ziniet, es sapirkos vecākiem ciema kukuli, un man bija baili iet gar to māju atpakaļ līdz lielam ceļam. Es apgāju riņķī pa lauku. Smieklīgi. Apgāju riņķī ap baznīcu un izgāju uz lielceļu, atnācu mājās. No tā tas bija sākums. Un tad 40. gadā tas bija, un 41. es jau nobeidzu lopkopības skolu. Man nozīmēja uz Cēšu apriņķi Raunas pagastā, tur apšu krogā pienotava bija tur par asistentes, kādu laicinu pastrādāju. Un tad man pārcēla uz Zemgali, uz Tukuma apriņķi, Irlava, Lestene, Jaunpils, Čūksta pa to rajonu. Var tagad tādi jautājumi. Kādi, 18 gadi, es domāju, jau tur politika, bet kāds, teiksim, ģimenē, ko tur runāja par to, ka Krievi ienāk, ko vispār gaidīja, cilvēki nobijušies bija vai kā? Bija jau visādi, zinu, propaganda, ka nāks vācieši, ka karš sākās, es zinu, nāks vācieši, visus šaus nos, pēc kādas visādi runas bija. Bet par to baigo gadu, tieši, kas... Jā, bet mans tēvs teica, viens otrs tur it kā taisies kaut kur braukt projām, viss, kad karš sākās. Bet mans tēvs teica, es šitai dzimis, mani vecāki, kā saka, dzimta, vispār mūsu dzimta ir radusies no Latgalē, no Lubanas puses, no Meirānu pagasta, jo uzvārdi Meirānu tāpēc. Tas ir poļu laikos kādreiz pēc dzimtbūšanas. Mans tēvs teica, mani senči šitai dzīvojuši, es dzīvoju, lai mani nošauj tepat uz slieksni, es nekur nebraukšu. Un tad strādāju, es satieku vienu pazīstamu skolas biedri, viņš savā pagastā mums Ludzas apriņķī strādāja pa pāraugu, viņš teica, ko tu tur, viņš saka, tālumā no mājām, viena brīva vieta mūsu pagastā pāraugam ir. Iesniedz lūgumu un pārcels. Es uzrakstīju zeme nodaļai iesniegumu un man pārcēla savu pagastu pa pāraugu.
strādāju. Nu, bija labi. Mums pirmo gadu mums pāraugiem maksāja 80 latu mēnesī. Biedrības, kas jau bija organizējušās, lopkopības biedrības. Es biju paēdis mēnesī reizi pie katra saimnieka. Man bija jābūt, jāpārbauda piena tauku saturs un lopu jāapkopa, kāda mums tur norādījumi bija. Un tad mums bija jāiet kursos jau 41. gadā krievu valodā. Viss jau vajadzēja pāriet uz krievu valodu. Kursos 3 mēneši es nostaigāju mēnesi. Man vecākais lopkopis pāraugs Savickis. Viņš teica, ko tev jāiet vēl 2 mēneši, tu tā labāk pa mani krievu valodu jau apguvi. Es krievu valodu mums tā Latvijas laikā nemācījām. Bet ģimenē runāja vai nezināja, vai kā? Nē, runājām tā. Mēs, kā saka, bērni, mums, kā saucās sāģes, bet mēs jau viensētās bijām. Ne, pie mums starovieri nebija, mums pareizticīgie bija. Mūsu sāģā 2 gabali bija, bet viņi runāja ar mums, latgaliski runāja ar mums. Savā starpā viņi krieviski tur runāja, bet mēs tā bērni bijām, runājam vienu vārdu latgaliski, otru krieviski, bet sapratamies, kā jau bērni. Kas tad ar to 41. pirms kara, kas ar to izsūtīšanu, kā skāra ģimeni kaut kas tur notika? Jā, es izstāstīšu. Okay. Jā. Mums vienkārši tā kamera. Jā. Un tad, kad sākās karš, visi, pirms kara viņš man izrakstīja zīmi, ka es beidzis 3 mēnešu kursus, krievu valodu pārvaldu, ne jau tā kā tagad, bet, kā saka, varēja tikt galā ar saviem darbiem, kāda mums sava grāmatvedība, tur bija viss. Un tam man nozīmēja pa visu rajonu kā lopkopības instruktoru. Un nedabūja strādāt, iesākās karš. Mēs braucam noformēties ar vecāko lopkopības pāraugu Savicki, un līdz Ludzai mēs kādu puskilometru netikam, tur tāda mūža bija, un vācieši jau bombardēja staciju, tur veda ārā, žīdus veda ārā, pagātākos. Muka projām? Ne muka, bet veda ārā. Krievi veda ārā pie stacijas. Jā, veda ārā, kas bija veikalnieki bagātāki, tur Ludzas pilsētā, viss to. Bet, tā ir tās represijas, ko veda 41. gadā, jā, tas bija, to veda. Un tad, kad es strādāju, tad es pie viena uz to dienu es biju uz dzīvokli, viņa māsa Luzā gimnazijā mācījās pēdējā kursā. Viņa atskrēja naktī 10 kilometru kājām uz mājām, raudādama un teica, mūsu direktoru šonakt aizvedē. Silaus bija direktors. Bet es neapjēdzu toreiz, kas un kāda tur, par ko un kā izvešana bija. Bet veidat tanī laikā sanāk tāds veikalniekus, tur skolotājs, kaut kāds tāds. Jā. 49. jau veda zemniekus. Jā, 49. tā ir lielāko daļu zemniekus. Toreiz veda tāds... Jā, teiksim, no pilsētas, no Ludzas, ebrejus, jeb žīdus veda bagātākus viss. Kur viņus veda vēl, zinu, varbūt pat nepaspēja. Un tā es braucu mājās tieši 14. jūnijā. Es braucu mājās. Man tur netālu bija kādi kilometri, 10 no rajona, kur es strādāju. Braucu ar velosipēdu mājās. Tas bija sestdien, cik es atceros. Nolija pēcpusdienā tāds lietutiņš nolija. Es par kalniņu nokāpu no velosipēda, dzenos, dzirdu mašīna. Rūts aizmuguras. Smagā mašīna, kā toreiz bija pusotra tonnīga vai kā tur. Es tā atskatījos atpakaļ, skatos, tur pilna mašīna, gandrīz jau cilvēki, kādi tur bija, es nezinu, un katrā stūrī zilās formās ar durkļiem sēž. Jā. Pabrauca man garām, apstājās mašīna, izkāp no kabīnes, ādas mēteļi viens, nagans rokā, pieiet pie manim, kur brauc. Es esmu mājās no darba brauc. Sēdies svoju mašīnu, viņi tak velosipēdu pa mašīnu sauc. Sēdies augšā, mēs tevi aizvedīsim līdz mājām.
kur tev mājas? Es saku, man te netālu kā 3 km līdz mājām. Sēdies, būtu iesēdinājis, bet palaimējies man. Es akurāt uz krusteļiem, viens liels gāja šitā pa kreisi, un man bija jābrauc mājās pa labi. Es sāku atrunāt, es saku, ka man vēl pastā jāiet, jānokārtot darīšanas. Nē, sēdies viss. Tad laikā izkāp šoferis, kas brauca tajā mašīnā. Mans skolas biedrs pa šoferi, viņš strādāja tur Turčinov, ka tāda bija mašīna traktora stacija, viņš bija mobilizēts. Tad laikā mobilizēts pa šoferi bija. Viņš pieiet pie mani, saka, Anton, kur tu? Es saku, no darba braucu. Pazīstams vienā klasē sēdējām, bet viņš bija izmācījies pa šoferi. Kas tur tāds? Es atvainojos. Atmeta roku, ladna, poježģai. Tā es tiku vaļā. Un tad es iebraucu Miestinā, man 2 kilometri līdz mājām. Cilvēki jau runāja, mūžā mums bija tāds bijušais mūžnieka tēls jau 3. paudzē, Kiborts tāds bija polis. Es saku, pie viņa iebraukuši vest. Es painteresējos ar puskilometru, tur bija jānogriežas caur kapiem, aizbraucu tur paskaties. Es redzēju viņu slimu, 87 gadi viņam bija, tam poļu mūžniekam. Viņam tak mūža nebija, tikai dzīvoja, kā saka, ar sievu, divi tāds. Sieva viņam bija vāciete, un viņu iznesa ārā dekī, slimu cilvēku, 87 gadi. Iemeta šitā te kuzavā iekšā ar mešanu, ar visu deki un aizveda, bet viņus nepaspēja aizvest niekur jau 14. Kas var nezinu, vai vācu izlūki, viņus pārspēja kaut kur tur uz Rezeknes pusi, visus apšāva turpat vienā lauku sētā vai laukā, kur tur bija apšauši. Un tas pēc stāstiem, tas saimnieks, uz kā zemes viņus tur apšāva, lika viņam aprakt, un viņš bija tik gudrs, ka no katra, cik tur viņa bija, es nezinu, no katra drēbes gabala bija nogriezis atpazīšanai. Un tad pēc, tas bija jūnijā, tad augustā viņus atrada tomēr, pat cik tā sieva bija vāciete, to sievu neizveda. Es nezinu, kāpēc. Viņu vienu pašu to poli, to mūžnieku. Tad viņi bija atpazinuši un atveduši mājās, apglabāja tur mūsu kapsētā. Un viņi tur bija gulējuši līdz augusta mēnesim, kā saka, bez zārkiem, viss, kā saka, vasaras laikā. Un tad nāca tālāk 42. Viņi apglabājā 42. gadā, varbūt es sākšu savādāk. Es atbraucu mājās un tie kars sākās un izjuka viss, es paliku tēva mājās vairs, nestrādāju. Kars viss jukām bija. 4. jūlijā ienāca vācieši. Mēs vēl gulējām, tēvs gaidīja mazo kumeļu uz lauka, sēdēja visu nakti pie kēves, kā saka, sagaidīt kumeļu. Tēvs ieskrien, mēs vēl gultā bijām nogri. Vācieši jau jāšus ar motocikļiem pa lielo ceļu, mums lielais ceļš ar kā 200 metru bija. Pa laukiem jāšus visi, kur manīja zirgu, kādu viņiem vajadzēja nomainīt vai ko pieskrēja pie tēva. Paskatījās, ka kumeļš tikko piedzimis, mūsu jau, kā saka, zirgu kēvi nepaņēma. Tevs ieskrien mājās, jūs guliet, viņš saka, vācieši jau klāt. Mēs te augšā visi, bet vācieši neko nedarīja. Kuri brauca projām, un tad pie mums bija apmetušies tur uz lauka, viena rota bija tur ložmetēji uzstādīta, bija te pie mājām bija ar zirgiem, viss. Neko nedarīja. Virsnieki, 2 gabali pie mums mājās bija, tad viņi sēdēja visu nakti pie galda, dzēra konjaku un tēvam lika negulēt, ar tēvam bija jāiet. Viņiem neko nedarīja.
Tad nāca viens otrs no vāciešiem, bet viņi nelaupīja. Vācieši, es atceros, es piecēlēs, es otrā istabā gulēju viens, mamma brokastis gatavoja, ienāca tas neliels vācietis. Viņš prasīja vai speki, vai olas, vai sviestu. Prasīja. Mamma nesaprot, es vācu valodu jau daudz maz. Šis noņēmis cepuri, ko rada. Mamma nesaprot. Es izgāju no savas istabas, piecēlēs. Es saku, viņš olas prasa, ko. Mamma iedeva viņam tur 5 vai 6 solinis. Tā. Nu, viņi aizbrauca projām. Un tad 4. jūlijā. Un tad 19. jūlijā notika briesmas. Man vecākais brālis bija precējies, turpat nepilnu kilometru dzīvoja, sievas mājā dzīvoja. Viņam jau bija 3 puikas, vienam bija 8 gadini, tagad viņš Rezeknē vēl dzīvo. Otrajam bija 6 gadini, un 3. Jānim, te Rīgā dzīvo Sarkandaugavā, tam bija 1,5 gadina. Naktī iebrauca mūsējie policisti no pagasta aizsargi. Tur bija provokācija. Policisti, vācieši iebrauca naktī, iebruka, ielenca vispār brāļa sētu, nošāva brāli man un pielaida uguni. Mēs neredzējām, mums aiz kalna bija, tur nepilnu kilometru viņi dzīvoja. Mēs nedzirdējām, neredzējām. Un nošāva brāli un aizdedzināja māju. Brālis tur sadega, māja nodega. Mēs neko nedzirdējām, neko. Kaimiņu meitene atskrēja pie mums, viņa saka, jūsu brālis ugunsgrēks deg. Mēs jau nezinām, kas un ko. Jo viņš bija taisījies mēslu talku, alu brūvē taisījies, viņš pie manim bija iebraucis no Dzirnavām pirms tam. Saka, atbrauks ar kaimiņi, tu varēsi. Es saku, nu kā te ne? Es saku, skaidrs, ka atbrauks un palīdzēs izvest mēslas un uzārt papiļu un viss. Tevs ieskrien, kad tā meitene paziņoja, kad ugunsgrēks, tevs ieskrien, nu naktī tas bija ap 3 varbūt. Es uzlecu kājās, saka, Jāzeps viņam vārds bija, Jāzeps deg. Es uzlecu kājās, kā īsās biksītēs vienā maikā, basām kājām, pliku galvu, pakēru spaiņus un skrēju uz turieni. Zin, no miega nevarēja saprast dūmi, var redzēt, ka tur cilvēki kustās. Es neapjēdzu, kas tur. Ja es būtu apjēdzis, ka tur vācieši un aizsargi, es nezinu, kur es būtu, bet es nebūtu skrējis tur uz to ugunsgrēku. Es noskrēju no kalniņa priekšā šķūnis bija, un uzreiz man pie šķūna jau stāvēja viens no aizsargiem vai no policistiem. Man durkli stobru krūtīs, kur tu skrien? Es teicu, kā kur skrien? Glābt, ugunsgrēks. Kas viņš tev ir? Es saku, brālis. Redz, kā viņš deg, tu var degs šitā te. Nu, un tevs, kā vecs jau bija jau pāri 70, tevam bija tas ar, vēlāk skrēja to ar saņēma, kur skrēja tur no kaimiņiem, uz ugunsgrēku nezinādami. Viss mūs saņēma un pieveda pie mājas, kad soļi varbūt 5, 6, ne vairāk. Tad lika rokas aiz pakauša, un kamēr nodega viss, mēs tur stāvējam. Un tad mums aizveda, tur viņiem štāvs bija organizēts, kādu 1,5 kilometru. Mūs aizveda uz turieni, 14 gabalus savāca tur mums. Par ko? Es nezinu, par ko. Iebāza pagrabā, tur tāda pusmuiža bija, un ap pusdienas laiku mums laida pa vienam no pagraba ārā, sasēja rokas aizmuguriski ar strikiem. Un te vienu pie otra tā apmēram soļu attālumā. Un aizsvīrēja uz pagastu. Tur mēs nakti gulējam uz grīdas, visi sasieti. Otrajā dienā
mums pa vienam veda policijas iecirknis, bija kāds 100 metru no pagasta mājas. Pagasta mājā bija salinieks, tāds komendants, policijas komendants. Viņš mūs pratināja. Man mamma atveda drēbes, man nedeva apģērties. Neko, tikai pasi paņēma, nedeva. Es pliks kā bija tā. Tagad salinieks man vienreiz pavilka ar gumiešu štoku pa pleciem. Es neceros, vai sāpēju, vai ne tajā momentā. Tagad smiekli nāk. Un tad pakratīja ar pistoli, nolika pistoli, stāsti, kur un kas. Es saku, es nekā nezinu, nekādos komjauniešos, nekur es nepiedalījos, ne mūžam, nekur. Nekā nezinu. Viņš tā uzpīpēja, viņš teica, es redzu, ka tu nevainīgs, bet es nevaru tevi palaist vaļā. Jo ir paraksti, cik viņš teica, 20 paraksti. Es teicu, parādiet, kas un kā, par ko un kā. Mēs nedrīkstam. Teica, ja tev ir 2 pazīstami, kas tevi pazīst, ka tu nekur nav bijis, es tevi tūlīt atlaidīšu. Talinieks teica. Es uzdevu šito vecāko lopkopības pāraugu, kas mums pagastā bija. No pie viņas gāja praksē, kopā strādājam. Un tā vēl vienu tāds matulis bija, to uzdevu, tos izsauca, a viņi pateica, mēs viņu pirmo reizi redzam. Man būtu palaiduši mājās. Tā mūs aizveda pēcpusdienā uz Ludzu, uz cietumu. Tur, cietumā man nedauzīja, nevienreiz, ne pirkstu nepielika. Vienu otru, kas vairāk pļāpāja kaut ko, tie nāca no pratināšanas zili un melni. Tad es nosēdēju cietumā, pēc 2, ko mums devēs cietumā. Vienu pudeli ūdens un gabaliņu vācu maizes, tādu sapelējuši zaļu jau. Un tāpēc 2 nedēļām atļāvā jau no mājām pienesumu, un tad atbrauca mamma, atveda man drēbes, ataiz cietumā 2 nedēļas. Es tur sēdēju plikstāts uz nārām. Mums tur bija piebās pilnas kameras, pa 30, pa 40, tā uz grīdas tikai sēdējām, pie sienas atsutējušies, gulējām, jā. Un tad mūs palaida vaļā 7 mani tēvu un tēva brāli ar dēlu. Vēl tur 7 gabalus mūs palaida vaļā un nozīmē zem policijas uzraudzības mēs bijām. Nedēļā, trešdienu mūs palaida, 4 dienās. Katru 4 dienu mums bija jāierodās policijas iecirkņi atzīmēties vai neesi kur kaut kur. Bet man nebija ne dusmas, nekas. Domāju, karš. Es biju vienaldzīgs, domāju, es viņa nagos ticis, ne par ko, kas būs, tas būs, Dieva vaļa, tā es domāju. Un viss. Tāds jautājums. Tas bija 19. jūlijas. Jā. Kas tie bija par aizsargiem? Jo principā latvieši nekādas vienības nebija un vācieši tā kā viņas izjauc. Kas tie bija pa cilvēkiem, kas nodarbojas? Tie bija vācieši un kā? Tie bija aizsargi, bijušie, kas bija pirms kara un kas bija vēl jaunākie, varbūt iestājušies, kad vācieši ienāca, varbūt iestājās, tur bija tāda C grupa saucamā. Un viņi, cik es saprotu vēlāk, ka viņi domāja arī, ka vācieši ienāca, būs viņu vara visu mūžu. Jā. Kādās formās tieši viņi bija tādi? Vēl Latvijas armijā? Vieniem, kas bija C grupā skaities, viņiem tādas melnas formas, uniformas bija. Vācu, jā, melnas formas ar aproces un krāga bija tāda pelēka bija, jā. Tur bija tādi viens otrs jaunākie, kas nebija pirms kara aizsargos. Šitie bija vēl saglabājuši vecās aizsargu formas. Kas tur bija, ka brāļi nošāva pirms tam dienu iepriekš, tur kādu 1,5 kilometru no mums tāda krievu sāģiņa bija. Tur viņi bija iebrukuši tajā mājā, nošāva viņam dēlu vecāko, Vaša tāds bija. Viņš bija
Viņš neko, es nezinu, ka viņš kaut ko būtu darījis. Viņš bija 17. gada dzimis, iesaucis Latvijas armijā, un tā kā Krievi ienāca, viņus demobilizēja. Viņš atnāca mājās, bija, un tur pa dusmām bija. Kādreiz tur tādi golubi bija. Viņi turēja Vaislas ērzeļi, Vaislas dēls, brālim piedzima Jānis. 6. janvārī, tieši pa zvaigžņu dienu, krustījām viņu, to puiku. Nu, bija sabrūvēts. Nu, tas tāds vēsturisks notikums, kas ir tā, nu, jāapskata, vai tas bija Ludzā vispār notika, tur jau dzīvoja kaut kā. Latgala tādā ziņā ir interesanti, ne tikai, kad vācieši ienāca, bet arī, kad Krievi sākumā ienāca. Jā. Viņš ēstā, jo īstenībā Krievi faktiski visus, ļoti, nu, es esmu tā lasījis, ka ļoti tur daudzās mazpilsētās faktiski vietējās ebreju kopienas sev iznīcināja Krievu pirms tam. Jā. Viņas nešāva, viņas Nē, sūtīja, vai viņas šāva? arī šāvušas. Šāvā gan, Tas šāvā. tā 41. gada izsūtīja Nē, esot arī šāvušu, tas ir lasījis. šāva, tad, kad atkāpās. Nē, nākot iekšā tieši, un patiešām ir pret ebrejiem esot. Gadā, viss. Viss. Jā, bet viņi arī esot vēstušies pret ebreju kopienām. Vācieši vai piedalījās latvieši pie tās apšaušanas, ja ir kaut kur zinām apkārtnē, redz, nu, ko tikai ar savām... Nē, nu 40... Tas ir, kad stāstīsim, pieslēgsim kameru. Jā. Es tikai tagad izstāstīšu, tāpēc, lai es savu balsi te nejaucu. Jānis man pārmet, ka es te... Jo ir jūs stāsts, nevis man. Jā. Un tagad būs tas posms līdz leģionam. Mēs jūs nepārtrauksim, stāstiet līdz tam brīdim, kad leģionā, nu, ko gribat, un... Nu, tieši kā jums tur tā sociālā dzīve, kā jums ļāva strādāt, vai tur bija tā dzīve, bija nedaudz labāka nekā pie krieviem, vai sliktāka, vai kā vispār bija tā dzīve? Nē, nu... Tāpēc kārts, jā? Jā. Un, nu, tas ebrejodams, un tad līdz leģionam, un tagad es atkal neiejaukšu. Nu, jā. Ja tur bija kaut kādi represīvie spēki, tad arī, nu, teiks, arī, kur tie tieši bija, vai tie bija tieši vācieši, kas ir ienākuši, vai latvieši, kas jau bija vācu daļās. Arī zinu, ka tur bija kaut kā tāda brīvprātīgā tās pašas sargu brigādes. 19. jūlijā nekas vēl oficiāli nebija tāds izveidots. Policijas bataljoni nebija. Skaidrs. Bet bija kaut kādi. Nebija. 41. gadā nebija. 42. Viņiem bija līdz vācieši, kas it kā to atļāva darīt. Jā. Kas tie pa vāciešiem bija? Kas tās pa vienībām? Nu, es nezinu. Es toreiz vācu vienības nepazinu. Tie nebija. Jā. Tā es dzīvoju, kā saka, zem policiešu uzraudzības līdz legionam, līdz 43. gadam. Neko neestika. Nu, reizēm iegriezās gan aizsargi pārbaudīt, vai esam mājās, vai neesam kaut kur ar kaut ko saistīti, vai kaut ko. Un tad nāca 42. gads, bija izsūtīšana uz Vāciju pie vāciešiem. Tur bija arī, kas bija nozīmēti, teiksim, no pagastiem, vai kā tur bija, un bija pat, varēja tāpat, kā man toreiz ceļā nokēra un ielika mašīnu un aizveda uz Vāciju. Un pat cik es biju, kā saka, jau piezīmēs zem policijas uzraudzības, man brālis bija, vēl viens tur kaimiņš bija. Mums no pagasta pienāca paziņojums ierasties darbā uz Vāciju. Un kā viņi bija pagastā misējušies, man jaunākais brālis vēl gāja skolā. Viņi ne uz mana vārda, bet uz brāļa vārda bija uzrakstījuši. Brālis aizbrauca uz pagastu, tagad 2 gabali vēl, viens tagad dzīvo, tas Bukelis Saša, un viens ir miris jau, kopā ar manu brāli vienmēr gāja garām mājām un vienā klasē gāja. Aiziet uz skolu, direktors prasa, kur Meirāns. Viņš teica, viņi sauca darbā uz Vāciju. Šis piezvana uz pagastu tūlīt. Nedrīkst skolnieku aiztikt. Brāli palaida vaļā. Un es tiku te momentā it kā brīvs. Pēc tam otrā tūra bija, mēs netikām, mums aizsūtīja uz Krustpili. Tur bija tāda vāciešiem tot organizācija, būvnieku organizācija. Mums aizsūtīja Brālēns, es
un kaimiņš 3 gabalus un māsīca vēl. Mums aizsūtīja uz Krustpili, uz aerodromu strādāt tur. Tad mēs tur nostrādājām pāris mēnešus, kaut kā mums izdevās, tomēr atmukām mājās un mums vairs neaiztika. Un tad nāca 43. gads, uz komisiju legionā jau vervēja. Tas tūlīt pēc jaunā gada bija, jau vervēja legionā. Pirmo reizi mūsu visas 3 it kā izbrākēja, tad otrais vēl sauca, un tad iesauca. Un 19. Pārējie vēl palikās līdz maijam, un man kaut kā gadījās, mēs 3 gabali gadījāmies, 19. martā mūs iesauca jau legionā. Aizsūtīja uz Daugavpili, Cietoksnī mūs tur savervēja, sakomplektēja. Un pēc nedēļas mums lopu vagonos un projām uz Volhovu. Bez apmācības, bez kaut kā mums pārgāja vācu formās. 25. martā? Ne, 19. martā. Jā. Uz Volhovu? Uz Volhovu, jā. Bez nekādām mācībām? Bez kādām mācībām. Vienkārši sakomplektēja rotas, pirti, pārģērba vācu formās. Mums nebija SS formas, neko. Vienkārši vācu BU formas uzvilka. Kādas bija, BU tur vāciešu formas. Visa ekipa. Bez kaut kāda nosaukuma. Mums nebija nekāda nosaukuma. Mums vienkārši ešalonus savervēja un projām uz Volhovu. Caur Pleskavu, caur kā tur vēl bija, uz Čudovā mūs izsēdināja Volhovā un pievienoja mūs, latviešu daļā toreiz Volhovā komandēja polkoģis Vaiss. Es tikai atceros, Volhovā mūs ieveda 1. aprīlī 43. gadā. 1. aprīlī Volhovā. Tur mūs mēnesi apmācīja. Cik cilvēki tā bija? Mums tur pa daļām. Mums 20 gabalus, par rotām mūs izdalīja, par rotām. Es biju Reimaņa rotā, rotas komandieris Reimanis bija. Vada komandieris, atceros, Salna bija. Un grupas komandieris Rudzītis bija. Mūs tur apmācīja gandrīz mēnesi, padzināja, apmācīja. Mūs ieskaitīja, kā saka, sarakstos, pārtikas, kā saka, uzskaitēja, uzņēma viss. Blakus stāvēja vācu pret gaisa aizsardzības divīzija, blakus latviešu divīzijai. Ja toreiz pulks skaitījās, toreiz man liekas 19. divīzija vēl neskaitījās. Es labi tur tā... SS brigādes. Mums neko nepaskaidroja. Un tad nāca vācieši, pieprasīja dažus cilvēkus, kas prot vācu valodu un krievu valodu daudz maz. Jo tur pa to porvu ar zirgiem nevarēja izbraukt. Un sevišķi, kā saka, sāka būvēt vācieši no stacijas, no Čudovas stacijas, tur kā 20 kilometru bija. Tādu mazu bānīti Sausliešu dzelzceļiņu būvēja. Saucās motoriņš, tāds bija Junga ar dīzeļu motoriņu uz platformiņiem, lai varētu pievest, teiksim, pārtiku, municiju, viss. Tur bija sadzīti Baltkrievi, poļi, tur krievi bija, vesela brigāde. Viņi strādāja, būvēja to dzelzceļiņu, un mums kā civiliedzīvotāji, jā. Un mums tur kādus 8 gabalus paņēma tā pa daļām, kur viņi būvēja, kā tulkus paņēma pievienoja pie vācu divīzijas.
Nu, tad, kad nobeidza to dzelzceļu, kur viņus aizsūtīja tos civilos projām, mums bija jāiet atpakaļ uz savām daļām. Un es biju sadraudzējies ar vācu komandieri, tāds Zaips bija uzvārds. Viņš pasauc mani un teica, kāpēc jums jāiet atpakaļ, vai nav vienalga, kurā pusē, kurā vietā jūs karojat. Tāpat vācu armija, tāpat. Ja vēlaties, palieciet pie mums. Nu, mēs daži palikamies pie negām. Kāpēc jums jāiet pirmajās līnijās un grāvos jāstāv, te 3-4 kilometri aizmugurē, dienas tāpat skaitās. Mēs palikamies. Tā es paliku līdz 44. gada, kamēr atkāpāmies. Pie vāciešiem es paliku, Vācu divīzijā. Kā saucās tā divīzija? Vācu divīzija 13. Luftwaffes Felddivision. Gēringa divīzija. Luftwaffes Felddivision. 13. bija Vācu. Tātad kādu pienākumu tad divīzija? Nu, es kā tulks biju, tur vēl daži strādnieki bija, un pēc tam man palaimējas, es tiku vēl pavāra palīgu. Virtuvē, tur vācietis bija pavārs, un Čehoslovāks pavārs bija. Vācietis tika ievainots, un tam mani pasauca, tas vācu komandieris Zaips pasauca, un tas negribi virtuvē iet. Es saku, es tak neprotu neko. Tad gan jau iemācīsies. Un tam dzīvoja mierīgi. Jo pie vāciešiem jau bija, viņi skaities, teiksim, tankistiem un pretgaisa aizsardzība un viss. Pirmās kategorijas paikas skaitījās, viss. Un pat vienu cigareti lieku deva nekā pārējiem. Kādās kategorijas, tās kategorijas, kā viņas, tā pirmā, otrā, kas bija leģionāriem, tā kura kategorija? Leģionāriem bija kā parasti. Kā parasti. Tas ir, Kā parasti, teiksim, Wehrmachtam, tā leģionāriem arī bija. Pirmā kategorija, tas ir augstākā? Augstākā kategorija bija. Un kas vēl zem pirmās bija kaut kāda zemāka vēl? Nu, otrā kategorija tur bija. Nu, nebija jau nekāda tur liela atšķirība. Vienīgais, teiksim, cigarešu ziņā pārējiem deva 6, mums 7 cigaretes dienā deva. Nu, tad bija katru mēnesi kantīnes, saucamās kantīnes. Tur varēja pa naudu pirkt. Cik gribi. Cigaretes tur varēja, sīkumus, kaut kādus nazīšus vai žiletes vajadzēja šo to. Un kādu šnabīti lieku varēja nopirkt. Tā kantīnās jau deva, šnabi deva vai likierīšus deva. Naudu maksāja. Mums maksāja 81. gadu mums maksāja 87 markas. Maksāja. Otru gadu jau 125 markas maksāja naudu. Tās tīrās vācu vai? Nē, tās ir lauku Deutschmarkas, jā. Lauku, jā. Un tad, nu ko, ne jau veikali vienīgais kantīnē, ko tur varēja nopirkt. Mēs piekritam 50 markas vecāki saņēma, un tās 37 markas mēs atstājam priekš sevim, kantīnu tur nopirkt šo to. Kurā vietā stāvēja tā 13. divīzija? Kaut kāds ciematu vēl kaut kāds ir? Tas ir čudovā, turpat, nu nebija viss sāģas tās nojauktas, tur es nezinu, kā tur nosauku. Upes vai kaut kāds tāds purvāks? Nē, purvs bija, bet upe bija tālāk uz Čudovas pusi, jā, uz Čudovas pusi upe bija. Jūs tur uz rietumiem no Čudovas, jā? Pa labi, uz Novgorodas pusi. Tas ir uz dienas. Jā, uz Novgorodas pusi. Mēs tur gājām pie latviešiem, tāpat brīvi gājām, un tā vēl tur būvēja šitos te ar zirgiem, kur varēja pa purvu braukt, zāgēja tie privātie viena daļa, kad to dzelzceļīti nobeidza, klāja no baļkiem ceļus klāja. Savādāk te nevarēja izbraukt. Un tad 28. janvārī 44. gadā sākās atkāpšanās jau. Sākās no vienas vietas mūsu vācu divīzijai, kur es biju pievienots, bija jākāpjās uz Leningradas pusi uz Krasnai Silo. Nosaukums bija. Bet tur jau bija Krievi ielenkumā, nedrīkstēja uz turieni.
mūsu tā vācu 13. divīzija pagriezās uz dienvidiem, kur latviešu sektors bija. Latviešu divīzija jau bija 3 dienas iepriekš aizgaisi projām. Mēs ieņēmām to latviešu, vācu divīziju ieņēmām to latviešu sektoru, vēl ieņēma. Latvieši jau bija uzspridzinājuši, tur to dzelzceļiņu bija uzspridzinājuši, bet bunkuri vēl bija, mēs tur 3 dienas nostāvējam, tais latviešu bunkuros. Krievi bija jau izgājuši no ierakumiem starplaukā, bet viņi, cik man zināms, baidījās vēl iet uz priekšu, jo domāju, provokācija varbūt atstāja brīvu telpu, lai ieietu Krievi un tad ielenktu Krievus, bet nebija nekas tam līdzīgs. Un tad 3. naktī Krievi likās mums virsū, kā jau sāka apšaudīt, tad mēs devāmies projām pa visu, cik mēs līdz marta beigām, mēs vairāk, gandrīz pusotru mēneša pa visu Krieviju atkāpāmies bez lieliem, kā saka, tādiem pārdzīvojumiem. Kājām ar zirgiem visādi. Es biju ar zirgu pie virtuves. Pie virtuves braucam ar zirgu. Un tas vienā vietā tur tāds līdzenums bija, es nezinu, kaut kur pirms Lugas vai kur ļoti gārs līdzenums bija. Tad tur ļoti apšaudīja mums no lidmašīnām, Krievi apšaudīja viss. Tur daudz krita. Tad es tur dabūju kontuziju. Sprādziens bija mīnus vai lielgabala sprādziens. Es dabūju kontuziju, man te bija viss nodrās, viss. Un es slimnīcā pat nebija. Turpat daļā 2 nedēļas tā man bija temperatūra, smadzeņu satricinājums bija. Un tad atveseļojos atkal, soļojam tālāk, cik nu varējām pa tam sāģām. Bet vācieši jau tur pa sāģām arī neko neiztiek, jo vācu komandieris teica, ka tur, kur mēs stāvam, neiztikt neko. Neko nedrīkst aiztikt, neko. Krievi arī, pie viena es zinu, ka mēs bijām ar štābu tur mājās, tāda laba māja bija. Viņš pat mums pabaroja vēl, zin. Krievi tā, neko mums daudz neiztika. Da vienā vietā nevarēja pievest, mūsu daļām nevarēja pievest pārtiku. Un mēs kaut kā, tas Zaips, vācu komandieris, un Čehoslovāks pavārs, un mēs kaut kādā veidā mēs izbraucam pa tiem mežiem, pa tiem takām un pabarojam savu rotu tomēr. Un tā mums apbalvoja visus 3 ar kara nopelnu krustu. Mums abiem... Ko? Nopelnu krustu zobenēm. Jā. Viņš līdzīgs dzelzs krustam, tikai tad šitās te malas tādas garākas bija. Kara nopelnu krusts. Saucās Deutsche Verdienstkreuz. Man un Čehoslovāka ar 2. šķiras un komandiera ar 1. šķiras apbalvoja. Un man piešķīra unteroficieri. Pirms tam kāda bija dienas pakāpe, Robert Šulce vai? Ne, vienkārši gefreiteri bija. Viņiem bija 3 pakāpes. 1. gadu gefreiteris, 2. gadu dienē obergefreiteris, 3. gadu bija jau štābsgefreiteris. 3 lenkīši bija. 1 lenkīši bija, 2 lenkīši un 3 lenkīši. Tad man piešķīra to apbalvojumu un unteroficieris pie viņiem skaitīs. Pie latviešiem kapiem pēc mums tagad kaprālis, jā. Man bija viegli, jo es jau pamatskolā, kā gāju Latvijas laikā, 5. 6. klasē mums tak militārā stunda bija. Mums jau bija pat formas, nedēļā reizi dabūtas no Zilupes 9. kainieku polkas. Šautenis jau bija, mums apmācīja, mēs bijām Latvijas armijas reglamentu izgājuši jau pamatskolā. Viss pakāpes, viss zinām, mums nebija, man vispār nebija grūtības nekādas.
Tad mēs atkāpāmies kaut kur pirms Lugas. Agri no rīta, tāds saules bija. Tā vācu divīzijas, ar vācu divīziju atkāpos līdz Pleskavai, līdz Ostrovai. Un piebraucam pie vienas sāģes, tāda gara sāģa bija kādu puskilometru garumā, gar vienu ceļa malu mājas, diezgan labas mājas, tāds bija, laikam kolhozs bija. Otrajā pusē viena māja bija iz Kjūniču, vairāk nekas nebija. Tur bija pilna sāģa, izrādās par partizāniem, Krievu partizāni tajā sāģā. Nu, mēs tā nezinājām, ne vācieši, man nekāda tur daļa, es tur nejaucos, es pie virtuves un viss. Apstājāmies, tagad saules kāds 20 grādu, ejam tajā istabā, kas bija pa kreisi, saimniece tur traukus mazgāja, un 3 vīrieši sēdēja kreklos. Nu, varēja saprast, ka partizāni paēduši brokas agri, knapi saulīti lec. Divi vācieši man paprasa saimniece, vai te nav partizāni. Nē, viņš, oi, dzietki, pie mums te nav partizāna. Tur kād kilometru 40 uz Lugas pusi, viņš teica, tur gan dzirdēts, ka ir partizāni, bet pie mums nav. Nebūtu viņi aiztikuši, tie partizāni, mūsu daļa būtu izbraukuši tai sāģai, lai viņi dara, ko grib. Tikko mūsu daļa sāka kustēties, šie sāka apšaudīt. Nu, atkāpās vācu daļa, ielenca to sāģu un iznīcināja. Iznīcināja visu sāģu. Nodedzināja mājas viss. Un 40 gabalus gūstā saņēma partizānus. 2 sievietes bija, viena tāda melna, tāda kā no kaukaziešiem vai kas bija. Nostādīja ierindā, kaut ko tur vācieši prasīja viņiem. Tā tikai iekļiedzās za Stalinu, za Rodinu. Nu, ko ar viņiem darīs? Vācieši ar krustoguņiem nolaida viss. Nu, mūsu, ja tur vācieši, laikam pāris vāciešu krita tomēr arī. Un tā mēs braucam līdz pašai gandrīz Pleskavai. Tā mūs izņēma atkal ārā latviešus no vācu divīzijas, pievienoja atkal latviešiem te pie Ostrovas, pie Opočkas. Pauzīt, ja? Varbūt kas ir jādomā?